Esiet sveicināti jau 3. vasarnīcas stāstu sērijā. Beidzot sniegs ir nokusis, beidzot es tieku savā īpašumā. Un plāns ir tāds, man vienkārši ziņkārība. Pirmkārt, iekurt krāsni, bet to krāsni, kas ir nevis dzīvojamā istabā, bet plītskrāsni, kas ir virtuvē. Nopirku malku, tur sarkociņas, tā iesim skatīties. Un otra lieta ir tāda, ka es kaut kā nebūtu atrisinājis elektrības jautājumu. Kā jūs ziniet, mans mērķis ir svinēt šeit Jāņus un līdz tam te visu sagatavot, tā, lai varētu normāli gulēt un lai būtu ūdens un tādā garā. Un viens no jautājumiem bija elektrība. Man piedāvāja elektrību ievilkt līdz mežam tur, un tad pārējo attālumu, tā kā man pašam vajadzētu nosakt, kaut kā, līdz mājai aizvilkt. Bet es to negribu darīt, vispār man nav intereses to darīt. Un es nopirku, jūs redzēsiet. Trešā lieta, es nezinu, cik sanāks, bet pēc ziemas, te sagrābt bišķīt, Re, kur man nolūzušā plūme, savākt visus zarus, lapas sagrābt, cik nu var. Bet es skatos, ka Mauriņš tāpat nesanāks, jo pilns ar sūnām. Būs sūnains Mauriņš. Atceramies, neilgi vēl te plosījās vēši. Zari visi te pa zemi. Tā kā te ir ko darīt, un diez vai šitas ir vienas dienas jautājums, kur kaimiņi jau dedzina savāktos zarus malači. Bet tā vajag, ja jau sēžot divānā, nekas nemainīsies. Tikai darot, kaut kas mainīsies, un tas ir visos dzīves jautājumos. Labi, ejam tagad uz krāsni, mēģināsim iekurt krāsni. Nopirku. Iekurināmos šķiltavs. Šitas ir priekš manas elektrības idejas, āra pagarinātais un malciņa. Un parādīšu, ko mēs gribam iekurināt. Šito te plīti. Jāpastās, cik tur ir. Skaidrs. Es saprotu, ka izmantoju nevis kā plīti, bet kā miskasti, Šis bija episki vienkārši. Ka man nepaskatīsies, nezinās. Labā ziņa ir tāda, ka mans meistarojums tur augšā bēniņos strādā. Un jauni ūdens pleķi nav parādījušies. Tas nozīmē, ka, ja jums vajag salabot jumtu, lūdzu, zvaniet man, attiecīgi vienosimies. Ok. Skaidrs, nesanāca ar plīdi. Šito krāsni es nemaz nemēģināšu kurināt, jo pastīsimies, kas tur iekšā. varbūt arī nav nemaz jēga filozofēt. Kaut kādi papīriņi ir konfekši, bet nav tik traģiski kā tur. Ja gribētu šito, varbūt varētu mēģināt, bet es esmu viņu kūris un es zinu, ka tur nāk dūmi, tāpēc priekš kam to darīt vēlreiz, lai pārliecinātos, ka tur nāk dūmi. Labi, ejam pastīties elektrību, ko es gribēju darīt ar elektrību. Nopirku šādu te ģeneratoru, virsū rakstīts Honda, bet 100 punktu tā nav Honda, jo es viņu nopirku par 100 eiro, un viņš ir gan arī jauns, viņš izstās jauns. Tā kā gan jau kaut kāds pakaļdarinājums par 100 eiro, bet es izmēģināju un strādā. Nav ne jausmas, cik tur volti vai kāds tur spriegums, es pat nezinu, kā to mēra. Tur ir kur 3 fāzes un 3 220 rozetes. Un uzreiz redzams, ka vieninieks ir uz otru pusi sensoriņam. Tā, tas ir ieslēgts, jāatrod krānīši degvielai.
degvielas krāniņš. Starp citu, viņš bija nolausts, es nomainīju. Un tas pa jābūt. Jā, nu tas ir labs jautājums. Tur var degviela tā kārā. Un kāpēc viņš nestrādā? Davai. Nu, redz kā. Tā kā elektrības jautājums uz kādu brīdi ir atrisināts, es ceru, ka ar šito arī pietiks tam īsiem laikam, ko es tur būšu. Neplānoju tad dzīvot ikdienā, tāpēc varbūt uz nedēļas nogali pilnīgi ir ok. Tad redzēs. Es gan negarantēju, ka viņš strādās, jo viņš tur ir notecējis, nopilējis un vēl visādi citādi saslapinājies. Tāpēc paņēmu to elektrības ruli ārā 50 metri, ne 40 metri. Šito nolikšu kaut kur aiz stūra. Pašu rozeti ievilkšu iekšā pa logu. Nezinu, tad slēgšu iekšā, nezinu, ko vajag. Rūteru, datoru, visu pārējo, kas nepieciešams. Liku nos ģeneratoru, atcerējos, ka trimers nav pie dzīvības. Trimers, jā. Gribēju tur nopļaut, tur visur krūmus, kas jau lien iekšā pagalmā. Uzliku viņam krūmgriezi, teiksim tā, priekš krūmiem uzgali. Bet problēma ir tāda, ka slāps nost. Viņš tā kā strādā, bet tu sāc gāzēt, un viņš noslāps vienkārši. Nu, tā kā aizrījās ar benzīnu. Man ir divi varianti. Es pārbaudīju tur gaisa filtru, viņš ir pilnīgi tīrs, pilnīgi jauns. Nu, vispār šitas ir mazlietots, tur 2 sezonas maksimums. Un es vēl smērēju viņu ar trimeru smērēm, tur viss, nu tā kā normāli apkopi, nav tā, ka es tur neko nedomāju par viņu. Bet jā, nu vienmēr sakot, no sākuma es paskatījos filtru, degvielas filtrs ir ok. Nu, otrs variants varbūt vecs benzīns, jo tas man bija no pagājušā gada. Nu, tas 2 taktu sajaukums eļļa ar benzīnu. Un trešais variants – svece. Jānomaina svece. Varbūt svece pie vainas ir. Tāpēc es tagad pastīšos modelīti un pasūtīšu vajadzīgo sveci un instrumentus, lai nomainītu tā, kas tas ir pa modeli. Nu, un tad arī varbūt kādā no sērijām kopistiski nomainīsim un mēģināsim diagnosticēt problēmu, jo es jums parādīšu, kāpēc man tas ir svarīgi, kāpēc man to trimeri jādabūna pie dzīvības. Pirms 2 gadiem es te visu attīrīju. Te bija krūmi, skaistuma krūmi, tāpat meža krūmi un skatāmies, ja aug atpakaļ. Viss aug atpakaļ. Šeit jau ir pamatīgi saudzes. Un trimers ir vienkārši vajadzīgs, lai tagad šādā laikā pavasarī nonāktu, pāriet visam pāri vēlreiz un to visu likvidēt un tā katru gadu. Jo, nu es nezinu, tā ir cīņa veidzinām. Varbūt jums ir kādi ieteikumi, kā jūs ar šo cīnieties. Es saprotu, droši vien labākajā gadījumā ideāli būtu, ja es pasauktu traktoru, ja viņš te visu uzārtu. Bet tā, citādi katru gadu jāpļauj un jācer, ka vairs neaugs. Bet, kā redzam, trimers beigts. Ko tu te dari? Jā. Es te ņēmos un atradu nepārāk foršu lietu. Skodra puznis. Nezinu, nav labi, nepatīk. Traucē. Kāpēc tieši šeit? Kāpēc tieši pie durvīm? Kas jums tad patīk? Ejiet projām. Agrāk viņas dzīvoja šeit. Rekur arī ir, jā, kaut kas ir. Bet viņām nepatīk, ka es laiku braucu ar savu zāles pļāvai pāri. Nu, droši vien tāpēc pārvācās uz turienu. Bet, nu, come on! Kā viņas iznīdēt? Es nesaprotu, kā iznīdēt. Šeit arī jau staigā gan. Nav labi.
Nu, tas laikam arī viss, ko man jums parādīt. Jāsāk strādāt. Labi, viss. Es vairs nevaru. Pusotru stundu čakarējos. Es parādīšu. Tik maz. Tikai ap koku šeit. Koku un tur pie mājas bišķīt. Pusotru stunda. Ej, tu. Nē, nu tā jau smuki jāapsver. Salīdzināt. Šajā sakarā man šis šķiet neliederīga laika tērēšana. Un vai gadījumā nav lapu savācējs? Es varētu izīrēt uz dienu un savākt lapas, jo ēcu nost. Man vairs nav spēka. Es esmu galīgi švaks. Jo paskaties, kur man vajag. Man vajag šeit. Man vajag šeit iebraucamo ceļu. Bet tur ir tik daudz lapas. Tā, vēl viena lieta. Es saprotu, ka lapu grābšana nav YouTube formāts, tāpēc vairāk jūs nemocīšu ar šo. Ir vēl viena lieta. Savācu veselu kaudzi zarus. It kā zaru vākšana būtu YouTube formāts. Labi, savācu tos zarus. Bet ko ar viņiem darīt? Ir doma varbūt piezvanīt Gatarim un viņiem vajag zarus tikai. Es zinu, ka viņi ņem. Iepriekš, ka es te izāģēju krūmus, viņi savāca zarus, bet vai tas nav pa maz? Un vēl viena lieta, tie, kur ir aku meistari, piesakieties, man jums ir darbiņš. Es vēlos, lai kāds zinošs cilvēks atbrauc, iztīra aku, nu tā, normāli, pa zolīdo. Un varbūt jau ir kaut kāds vāks, ko uzlikt. Jā, rakstiet cilvēks ar kameru @gmail.com jūs piedāvājumus. Un jā, es nezinu, iekšā, man liekas, tur nav tīrīts kopš 72. gada. Jā, tā kā iedomājieties, kā tur varētu būt. Bet, vajag iztīrīt visu akas dibenu. Gan jau tur ir beigts žurkas un vāveres, jo vāks tur nav, kā jūs redzēt. Vajadzētu arī ūdeni paņemt uz laboratoriju, pārbaudīt. Ja runājam pa ūdeni, tad man beidzās ūdens. Ļoti gribu dzert. Kur tu mani ved? Uz cietumu. Kur tu mani ved? Uz cietumu. Nē, tikai ne cietumu. Nē, tikai ne cietumu. Nē, tikai... Ev, koks. Gandrīz kokā iebrauc. Nē, tikai ne cietumu. Tā, ko? Es dabūju sev palīgu, kurš grābs lapas. Labi ideja, vai ne? Labi, ko tu man gribi parādīt? Tā, tur, man liekas, ir cipromētiešu sakotājs tāds. Kaut kāda dīvainas kastas, es nezinu, kas šī. Vecs kaut kāds skaņas miksers, ej, tu nost. Fāters agrāk ar mūziku nodarbojās. Un šis jau ir kaut kāds mikrofonu izēja, lainini ieja. Jo. Kaut kāds... šis karaoke aparāts, respektīvi, tu ielaid lainini iekšā, tad tu vari pazemināt tonalitāti vai paukstu. Pele. Tur bija peles, ja? Jā, pilns ar pelēm. Labi, ejam grābt lapas. Kas šeit ir? Nē, mēs tagad nestīstamies, ka šeit mēs esam nogrābt lapas, vai ne? Jo. Ejam. Kāp šī atslāga domāt? Tur ir grābeklis. Un ķērā. Tieši priekš tevis tas viss ir. Tā, skudru kolonijas updates. Un viņas tur ir, jā, pilns ar skudrām apsties. Viņas vēl nav pamodušās, laikam. Bet, nezinu, un šeit arī kaut kas ir. Nē, viņas te nav vairāk neredzās. Labi, aiziet! Strādājam! Šitan? Jā! Brūtu! Oh my God, Pedras!
Šitas viss jānograuj. Ok. No kurienes sākt? Nezinu. Grūts jautājums, no kurienes sākt. Kaut vai no turienes, kur tu stāvi. Jā, var redzēt, ka pilsētnieks grābekli nemāk turēt. Iemācīsim grābekli turēt, ja? Skaties. Tā kā piespiež. Ja? Arī vienkārši tur. Kamēr puika grāb lapas, es mēģināšu iztīrīt krāsni, tur, kur tie papīriņi bija samest iekšā. Es paņēmu līdzi arī putekļu sūcēm. Domāju, pieslēgšu pie ģeneratoru un iztīrīšu mašīnu. Bet līst. Un droši vien elektrība un ūdens. Tā, kur puika lika papīrus, maisus. Grils apgāzās. Ai, un visas oglas. Ai. Tā, šeit man gribētos visu izvākt ārā un uztaisīt normālu darbnīcu, ielikt gaismiņu, kaut kādu grīdu, jā, jo šitam kaut kādas smiltis tikai. Te agrāk cūkas turēja, cūkas, vistas. Kūts. Nē, nu tas var tikai man tā gadīties. Atbraukt strādāt dārzā un sāk līt lietus. Kādas iespējas ir? Kāda varbūtība? Jums 0. Man 100% varbūtība, ka tā notiks. Kā vienmēr. No? Lietas līst. Tas ir tā? Jā, es tīru ārā miskasti no krāsnes. Kāds agrāk bija kefīrs. Pusīs kāds agrāk ar gotiņām, jā? Kas viņi ražoja, interesanti. Bauskas piens jums iepriekš bija foršas pakas. Izlietot līdz. Nu jā, gads tur nav rakstīts, tikai mēnesis. Tā. Iztīrīju. Sanāk tā, ka tur ir tagad, tur bija arī daudz pelni. Izgāju ārā. Šeit droši vien jāiztīra vēl. Es atvēršu tos riņus, pastīšos, kas tur ir, un principā šī bersa vaļā. Šī bersa vaļā varētu mēģināt iekurināt, ne? Mēs tieši malku nopirku. Pagāju jāapsas, vai te viss ir vaļā. Vai te ir šīberi kaut kādi? Nē, te nav šīberi. Redzam, ka tur dūmi nākuši. Un tad viņš aiziet. Laikam, te ir skurstenis. Kā tur tas sanāk? Ok, ārā līst. Un tu atstāji instrumentus visus lieto, ja? Ja? Nu, malacīts tu esi. Ja? Varbūt aizskrien, ielaiž šķūnī. Tā taču nevar, Kārli. Tad ir, kur ir skurstenis. Tas ir krāsnī, un šitas droši vien tad tur ir baigi izdomājuši. Šitie ir plīts riņķi. Tā skaidrs ir, nekas tur nesanāks. Izņemot riņķus. Te ir izrūsējis caurums. Šitien ir tā vieta, kur nāk uguns, karstums, jā. Un šitien ir tā vieta, kur ir cepeškrāsnes. Un tur viss ir izrūsējis. Jā, tā kā neko nevaram iekurināt. Jo tad viss, nu, nezinu, tad būs pilns ar dūmiem. Jā, nē, nav forši. Nu labi, nē, nu vismaz atkritums savās, nu. Šito vajag te vienkārši jaukt ārā un viss. Un cancel. Nav tas, ko es gribēju, bet vismaz uzzinājām. Labi, tā kā ārā līst. Tas, ko bijām plānojuši darīt, nesanāks. Kārli, tev laikam noveicās. Jā, priecīgs, vai ne?
Starp citu, es tam neatradu vairs izplatītāju Latvijā partneri. Nav vairs tāda Latvijā. Tā kā nav arī kam laikam pajautāt, kādas sveces tur vajag, nav nejausmas. Manuprāt, tāda nekāda šī sērija. Ne šis, ne tas. Ne pats kaut ko izdarīja. Ne video varēja kaut ko normāli nofilmēt. Nē, bet tāda laikam ir tā dzīve, vai ne? Viņam gan jautri. Un mēs redzējām tur laukā... Ko mēs redzējām tur? Stirna tā bija? Stirnā, jā. Redzējām baby stirnu. Nu, vai arī tā bija parasta stirna. Izstāsts pēc baby. Jā, nu stirnas jau nav baigi lielās, Kārli. Liels paldies, ka skatījāties šo video. Ja jums arī ir vasarnīca, arī cīnieties, lai jums veicās, lai mums visiem izdodās sasniegt savus mērķus. Ja jums vēl nav, bet ja jūs gribiet, aiziet! Jā, nekad nav labāks laiks kā tagad. Sāk darīt. Paldies, ka skatījāties šo video. Čau!